Kūlenis FM. Labrīt, pulkstens 10:45. Nu, es jau teikšu, kā ierasts. Kā ierasts mēs noslēdzam vai nu ar kādu interesantu sarunu, vai ļoti bieži ar muzikālu jaunumu, vai vienkārši un visbiežāk ar kombo. Jā. Ar superīgu sarunu un foršu pirmatskaņojumu. Kursums radio Viļņos un pie mums ciemos Laika upe, Guntis un Attis. Labrīt, puiši! Labrīt! Sveiki, labrīt! Prieks jūs redzēt, un tāls ceļš ir mērots, bet te nu jūs esat un atraduši saulīti, vai varbūt tur kaut kādu mākoņu, kā jums tur no galvaspilsētas šis rīts? Silts, saulains, un tā paņēmām līdzi. Tāpat kā jūs, tādi smaidīgi, saulaini. Prieks redzēt un beidzot satikties arī klātienē mums visiem kopā, un jums daudz jaunumu ir gaidām. Nu, kaut kas jau ir aizgājis, jo kā nekā vasara diezgan karsta arī muzikālā ziņā, gan jums, gan mums, un turpinājums vēl tikai seko, bet, nu, jauna dziesma aizdod man laiku, dzirdam arī pavisam drīz radio Viļņos. Nu, pastāstiet, kāds tad ir šīs dziesmas stāsts, kā tā tapusi un par ko jūs runājat tajā? Ok, es iesākšu, vai man tuvāk laika mikrofonu? Tagad ir ļoti labi. Jā, Aizdod man laiku ir pirmais singls no topoša albuma, kas ir gaidāms novembrī, jā, tā kā tas mums būs pirmais albums. Jūs piebiedrojaties tai plejādē ar grupām, kas no vietējām grupām grasās tieši šoruden izdot albumus. Jo vairāk, jo labāk, man liekas, tas ražas ir labi. Laiks, jā, ražas svētki būs, tad visi satiksimies. Bet, jā, par dziesmu, tas, teiksim, tā dziesma ir daļa no stāsta, kas visies cauri visam albumam, par attiecībām. Šajā gadījumā tas ir par meiteni un puisi, jā, kas ir, man liekas, aktuāli vienmēr. Un tā tas visies cauri arī albumam ar tādu kā stāstu, sākot no iepazīšanās, drāmas un viss, nu kā vajag, viss kā vajag, jo tad kas tās patiecībām, vai ne? Un aizdod man laiku, protams, ir par to, ka mums visiem ir nepieciešams vairāk laika, lai teiksim, tā būtu kopā ar tuvo cilvēku, lai vairāk sevi pierādītu un tā tālāk. Protams, klipā tur ir nedaudz arī no olimpiskajām spēlēm, ja, tā kā tagad šobrīd iet, ko mēs laidīsim gaisā, starp citu 12. augustā. Klipā tur būs interesantas lietas, vairāk, nu tāds savijās kopā ar sportisko garu. Principā olimpisko spēļu sprints. Jā. Man īstenībā arī bija tā iespēja, jūs atsūtījāt pirms tam noskatīties video. Es pat raksturotu, ka sportiskākais videoklips, ko es esmu redzējis no Latvijas grupām. Tas ir labi. Tas varbūt mudinās vēl vairāk mūziķus. Es zinu, ka daudzi mūziķi arī sporto, bet vēl kaut kādu daļu varbūt. Beidzot, Gunta treniņa atmaksāsies. Bet, nu, jāšķetina tagad viss šis izklāsts tā pa mazam, jo man jau 10 jautājumu kabatā. Nu, pirmais par to novembru vēlējos teikt, ka mums šodien tāda aktuāla diskusija bija par to, kuram cilvēkam novembris ir mīļākais mēnesis, vai tāds vispār eksistē. Vesela grupa. Un jūs vienkārši palīdzēsiet iemīļot to novembru, izdodot savu albumu par mīlestību tieši. Mēs tā ceram. Par mīlestību, par attiecībām. Tas varbūt arī attiecības vienkārši starp cilvēkiem, ja? Tā kā katrs uztver šo te albumu, arī šo dziesmu pirmo un pārējās, tas jau ir atkarīgs no viņiem. Galvenais, lai tas ir viņiem tuvs, un es domāju, ka noteikti būs, jo katram mums dzīvē ir bijis šāds stāsts, ja? Ar laimīgām beigām cerams, kā visiem, ja? Ne visiem, bet lielākai daļai, ja? Nu, cerēsim, tā jau ir liela veiksme vispār iemīlēties. Ne jau visiem tas arī izdodas, tā kā jāsāk ir ar mazumiņu. Bet par dziesmu aizdod man laiku un par tām sportiskajām aktivitātēm, kuras varēsim vērot arī videoklipā. Nu, visu mēs tur priekšā neteiksim, bet stadions, sports, kustības būs. Kā jūs gatavojāties šim klipa uzņemšanas momentam un tiešām Gunta arī sportoja?
Es jau sportoju vispār. Tā 3 reizes, 4 reizes nedēļā, un man sports ir ļoti tuvs. Un arī scenārija autorei, manai sieviņai, Vinetai, arī sports ir ļoti tuvs, un tāpēc laikam saslēdzās tā doma. Principā Gunts gatavojās nākošajām olimpiskajām spēlēm jau šobrīd. Tikai disciplīnu kādu. Vienalga, redz, mūsējiem šogad baigi pašvaki gāja. Kaut kādu jāpaņem, kur mazāk dalībnieku. Visticamāk, kāda pilnīgi jauna disciplīna, kas nav bijusi, un tur varbūt zelta dabūs. Mēs šogad paši komentētāji teica, ka ir interesants sajūtas, jo daļliekšanas augstumā, tur no tiem 10 metriem, kur lec lejā, varbūt var startēt tur. Jo viņi teica, ļoti patīkami, jaunas telpas, vēl nekad neredzēts, pirmo reizi startēja vienu no Latvijas pārstāvu. Varbūt daļliekšana ir īstā. Jāmēģina. Daļš esi. Daļš esi, lekt varu. Tikai visi jāpakāpjas. kritēriji atbilst. Aizdod man laiku, tad jautājums, vai jums pietika laika sekot līdz arī olimpiskajām spēlēm šogad? Jā, vakardien arī skatījos, man ļoti patīk boulderings, un bija ļoti interesants sacensības. Kā pa 15 metru sienu, tur arī var uzkāpt, cik bija 5 sekundes. Jā, zem 6 bija rezultāti. Jā, zirnekļi cilvēki tur visi, man liekas, tādi. Bet olimpiskās spēles, ja piemēram, ja es esmu mājās, kā es ieslēdzu, man fonā iet un sekoju līdzi mūsu startiem, visiem mūsējiem un tā. Tieši tāpēc mums albums būs novembrī, jo mums tagad jāskatās olimpiskās spēles. Nav laika. Tā jau varētu nomiksēt, nomasterēt, bet nav laika. Nav. Jā, Ja tikai kāds aizdot mazliet laika. Jā. Citreiz ir tāda sajūta, ka Visiem tāda vai ne? sajūta ir, vai ne? Bet labi, par videoklipu tas pirmdien būs redzams visiem. Jā. Un pirmatskaņojums jau no agrā rīta stundā. Nevis atskaņojums, kā ar videoklipu mēs teiksim. Pirmraide. Pirmizrāde. Parasti ap 8 tie, kas agrāk mostās, no rīta kafiju iedzer, un pie rīta kafijas ļoti tieši kā reiz būs. Jā, mēs būsim LTV1 rīta panorāmā. Un pēc tam, pēc dienas, ja kāds neredzēs, tad mēs būsim 900 sekundēs arī. Tur jau mēs arī paprezentēsim, ka mums ir šis te videoklips. Tad gaidīsim. Vēl tur atstāsim nelielu intrigu un sižetu gluži neizstāstīt. Jā, vēl par to klipu. Tā vēl viena intriga. Jā, tur būs tāda arī varbūt daudziem zināmi cilvēki, personas, kas ir iesaistījušies. Influencers un viens raidījuma vadītājs. Un būs redzami, tā kā būs interesanti. Būs aizroši. Viņi arī sporta tērpos. Nebija viens jā, viens nē. Tad arī interesanti. Jā. Varbūt kāds ar tevi sacentīsies, Gun. Varbūt. Tur lai paliek intrigai ļoti forši. Un par albumu runājot un par tām mīlestības fāzēm, man patīk, kā jums arī šeit informācijā ir rakstīts. Viss sākuma posms. Pirmais acu skatiens, simpātijas, rozā brilles, skaistā kopdzīve, šķiršanās, vientulība, ilgošanās, cerība un tad atgriešanās kopā uz mūžu. Un mēs varētu tādu asociāciju spēli uzspēlēt. Pirmais acu skatiens. Kāda jums melodija prātā? Tāda melanholiska dulla. Ir Love is in the air. Tas viens variants. Šis ir labi. Nākamais etaps. Veidojas jau simpātijas. Tagad kā tev tur ir? Miglas rīts, varbūt. Tur jau Tas jau uz to šķiršanos. Beidz, tur ir tāda kārtīga mīlestība jau. Miglas rīts, vecrīgā no rīta. Limuzīnā. Vēl pie tam. Rozā brilles. Manuprāt, Agnesei Rakovskai bija tāda dziesma. Vai Normons Rutulis. Man arī rozā telefons. Bet tur brilles arī var uzlikt. Brilles arī dar. Viss ir rozā. Tālāk ir skaistā kopdzīve. Ko mēs liekam tur? Kādu melodiju, jā? Principā aizdod man laiku ļoti labi iedarās. Aizdod man laiku. Šis ir aizdod man laiku stāsts. Labi, un tad ir šķiršanās. Kāds mums ir kāds šķiršanās? Naktī. Un kas notiek tajā ilgošanās periodā? Ko mēs tur skandinam? Tur pat nevar izvēlēties. Tik daudz dziesmu. Tur ir lielākā daļa no dziesmām. Un tad ir atkal kopā uz mūžu. Un es ceru, ka laika upe atkal mums palīdzēs ar šo mūža dziesmu. Kopā uz mūžu, principā, pirmās dejas ļoti bieži kāzās ir, ko Guntes spēlēs. Perfekt varētu būt
Perfekti, jā. Ed Sheerans, nu pat bija koncertā, baigi labs koncerts, starp citu. Jūs bijāt koncertā, ja? Mēs neuzstājāmies, bet... Mēs gribējām iesildīt, bet viņš tā kā pateica, sorry, bišķi nokavēt, bet Ir jau būtu ņēmis. Tad nākošais gadu, lai Ed Sheerans pie mums arī ne tikai pie brāļiem. Viņš vēl domājot, es piezvanīšu pēc tam. Tu piezvani, jā, lai arī iesildošā grupa būtu jau skaidra. Kolosāli, un kas ar koncertiem notiek? Es zinu, ka tūlīt jau mums ar Māru arī jābrauc uz jūsu koncertu. Bet kas tā? Rītā Ludzā pilsētas svētki. Šodien arī ir pasākums, bet slēgtais gan, jā. Tagad mums sākās tāds privāto pasākumu bums, bet principā līdz ar albumu izdošanu izziņosim arī, kur varēs dzirdēt grupu dzīvajā. Jo tās dziesmas viens ir tas, kā viņas skan albumā, un otrs, kā skan dzīvajā. Protams, mēs vairāk esam grupa, kas ir dzīva grupa ar dzīvajām performancēm, ar šovu. Un tas ir tas, kas, manuprāt, šo visu kopējo stāstu izstāstīs varbūt vēl pilnīgāk. Un arī, es domāju, der klausītājiem zināt, ka jūsu albumu esat veidojuši kā vienu lielu stāstu. Tātad būtu labi iesaisties mašīnā, un es nezinu, cik albums būs garš, bet to stundu pavadīt un veltīt tam, lai arī tādu uzbūtu filmu saini savu galvā, klausoties mūziku, vai ne? Varbūt arī pirmo reizi izmantot disku lasītāju, kas ir mašīnā. Būs mums arī taustāma lieta, varbūt ne tik daudz, bet tīri koncertos un tā, un priekš sevis, vai ne? Un tas bonus, ko mēs arī koncertos dosim klāt, mums ir arī iepriekš izlaisti singli, kas netiks iekļauti jaunajā albumā, jo tur būs tikai jaunais repertuārs. Viena dziesma būs. Jaunā aranžējumā. Jā, mūsu jaunā aranžējumā, jā, mūsu ejošākā. Bet tas, kas ir papildus, ka mēs iedosim arī, varbūt, to stāstu papildināsim ar jau esošiem stāstiem no mūsu iepriekšējā, jo tie jau nekur nepazūd. Tās ir tādas lietas, kas iet cilvēkam līdzi, manuprāt, no laika uz laiku. Tā jau ir tie iepriekšējie stāsti, ir daļa no tiem stāstiem, kurus stāstam tagad. Tā arī sanāk. Un cik tad albumā būs kompozīcijas iekļauts? Paredzēts ir 11 kompozīcijas. 11, nebūs nekāds mini-albums. Tik ātri jau nevar iemīlēties, izšķirties un atkal. Bija doma, bet tad mēs sapratām, kāpēc ar tādu mazumiņu, ja ejam, tad ejam uz pilnu un kā vajag, vai ne? Obligāti. Pareizā es jau saku, pieeja. To mīl stāsti tik ātri. Nevar tā izstāstīt. Ne. Uz pusīti nevar izstāstīt. Tad nav bijusi īsti mīlestība. Ko puiši, lieliski, mēs gaidām albumu novembrī, un tad arī koncertu turneju. Brauksiet arī uz Kurzem, uz Kuldīgu, uz Ventspils, Liepāju. Es domāju, ka tas būs jau pirmās vietas, kur runāsim. Skatīsimies, protams, viss jau runāšanā. Jā. Tas ir izskanējis Kurzemes radio viņos, klausītāji, jūs dzirdējāt. Būs arī tūre Ja Kurzemes laika pusē. upe neierodas pie mums, tad mēs varam sākt zvanīt. Jā, droši. Vai varbūt jūs menedžerim Edam Šīranam. Redzēsim. Bet labi, paldies jums, ka paviesojāties šeit, Kurzemes radio studijā. Lai skan aizdod man laiku pirmatskaņojums Kurzemes radio viņos. Paldies! Atā! Un kad tu pēdējo reizi apmeti kūleni? Kurzemes radio rīta raidījums Kūlenis FM.